ja jūti. Tās ir pozitīvās laimes vibrācijas. Starta bonus no kā atspērties. Spēles, kas liks pacelties. Skaties, kur gribi. Bonusi visur. Un nebūs tādas jautrības citur. Vibrē pozitīvi. Laimes. Reāli griezieni, liela laimesti un unikāls dāvans. Trakākais kazino šovs Latvijā. Lucky Latvijā. Mans vārds ir Bruno Reisu, šis ir 3-7-1 battles. 7. sezona, mēs esam jaunā vietā un tas ir firsts. Tāpēc es teikšu vienreiz, ejo first, vai mēs varam ienot troksni? Lieliski. Pirms mēs sākam, gribu pateikt lielu paldies, kā jau katru battle. Gribu pateikt lielu paldies mūsu atbalstītājiem. Lucky Punch Energy Drink, iedodam maksimāli troksni, ejo! Iedodam troksni Tuborgam. Kur jūs vēl esat redzējuši, ka Tuborgs atbalsta battles tikai Latvijā? Iedodam maksimāli troksni! Un, protams, mūsu ģenerāla sponsoram Laimes. Mīļie mani, pabļaujam pa Laimzu. Viņiem šitā ir pirmā pieredze, ar ko viņi strādā, tāpēc vajag atstāt labu iespaidu. Iedodam maksimāli troksni! Redzat, Laimes, jūs cilvēki mīl. Mēs strādājam pie tā. Kaut kā tā, referi pa kreisi no manis pasaka, kas tu esi? Labais krasts institūts Dībo Wasap First. Reperi pa labi no manis saka, kas tu esi? Jūs jau man zināt, Lamberts Liepāja LM Busy. Ok, šajā betā LKI Dībo saka, ir no maksimāli troksni. Es domāju, mēs varam sākt. Melo šeit aiziet, pirmais rounds, pirmais beats. LKI Dībo, aiz tevis ir vārds, let's go. Yeah, huh? Yo! Kad uzzināju, ar ko šodien battles būs, vecais garlaicīgais Lambo, viss ir cool. Biju cerējis uz skatuvēm, tu esi beidzis kāpt. Pat strīma laikā tevi taisījos jau sveicināt, bet saņēmu es info, ka tu lūdzies kādam info. Un man tas bija kā info, ka tev bāri nāk no importa. Līdz tam pat nepagāja stunda, tava interese par mani liek man sajusties kā kungam, jo kailām rokām nekad nepieveiksi mani. Un šodien pret mani arī šī rezervista fani. Bet zini, ka tas netraucē tev betlā pāriet. Tev ir tumši drūmi teksti, bet zem gaismas pārbies. Katru batlu Lambo ķipus bija tārdās, bet viņš nav oriģināls. Ievāc batlam pančs vēl no Rīgas bābām. Visus šos gadus es skilu saudzēju traki, bļa, kamēr Lambo katru gadu betlos aug tikai mati. Papisieni nāk un iet, bet gribās domāt priecīgi. Katru gadu žūrijai par flovu sola iesvīst. Visus apdirž, bet kamerā viņš gorās priecīgs. Un no bailēm vairāk zobus rauj nekā zobārstniecība. Atver acis celies. Ko tu gribi panākt? Kājas īsākas kā meliem, bļa. Batlos labāk nelien un runāt skaļi beidz. Jo pēc batla šitais frizierīts varētu noķert feidu, Tie, kas diršums nekad nepanākt mūs, jūs neattīstaties tāpat kā Lamberta ūsas, bļaļ. Kas ir battle raps, par to jūs nezini sūda. Sēdiet mājās lūdzu un nepieļaujiet Lamberta kļūdas, Džeks. Ļoti gribētu, lai viņa dēļ kāds aplaudē. Metu karstu sūdu, kamēr mazais puika aplaucēts. Dari, ko tu gribi, visi panti tik līdzīgi. Kamēr Dīvo un reps ir kā Ansis un Bīnijas. Dabūt babku nav easy, bet Lamberts šito nesaprot. Sevi slavē vienmēr meklē vainu citos repakos. Slikti narkotikās nesaproti, kas var notikt. Ja nestāvi tu par neko, jeb kas var likt tev nokrist. Pants! Kā jums patika LKI Dībo pirmais rauns, jo! Lambertam ir jāatbild, iedodam jauniem troksni! Melo šeit aiziet! Es sen vairs nemācos pa frizieru un šodien pat sūdavs manā pusē ir. Jā.
Tie skatītāji nav stulbi, tie atšķirīsti, un es pateikšu starp mums vienu lielu atšķirību. Lai tu paceltu šito, tev bļa zinību trūkst. Kad man bija 15, es betloju, tu stacijā bļa pivīti sūc. Un tā tu pavadīji visas savas jaunības dienas. Tiešām domā, ka tīzels alkāns traudīgs man liekas. Tu esi smags, bet nolikt tevi tik viegli. Tu neesi unikāls, tu pat neesi pirmais Andrejs, ko es izlieku. Kūcējs pēc faktiem te vados, un es pat dzīvi tev esmu viens liels iedvesmas avots. Gan jau tēlos, ka noliec, bet nopietni. Citu versiju savam bazaram, bļa, labāk gādā. Tu pats sev ieliks zārkā, jo kā es var tev nepatikt, bļa, tu par godu man pat esi nosaucis savu dēlu manā vārdā. Tu esi sūrāvēts, tu teiksi, ka tā nav, bet klusībā tu ceri, ka viņš būs kā es. Un ja tu teiksi, ka tā nav, tad tu esi mēsls, jo katrs kārtīgs tēvs grib, lai par viņu labāks ir viņa tēls. Un es par tevi esmu kāds 3 reizes, rasnais atgādina Big Smoke, bet bļa, viņš tēlo, ka ir CJs. Šito neizkarījos tavas daudzvārdens, jo es taisu battle rapu tā, lai Dībo nolaktu no daudzstāvens. Tu sauc sev par kingu, bļa, kā tā var dirst? Tu nebūs pirmais uzreiz, kā aizies ārā no first. Es rakstu tā, lai bļa trakotu fani, bet tev personīgi laini tik maz, ka man nav sajūta, ka tu batlo ar mani. Tu raksti teksts par kara situācijām, tad pakaro pats, nevis bļa puhā alu stacijā. Tev pamatīgs vājums, tev nav bāru, tev gandrīz katra 4. rinda ir tostu salīdzinājums. Un tas pats ir ļoti cheap. Tu saki, esi kings, bet man nevajag pusi king size paper, lai tevi jointā nokurīt. Es rakstu tā, lai par indīgāko kļūt. Nagrāk patik, kā tu repo, bet saprat, ka tu blies pilnīgāko sūd. Jo tu prosta esi pranksveids, nedabūs savu peidēju. Šeit klauns domā, ka ir gangsters. Ķipa rajona ar AKA, bet visiem pohu, jo vana bija gangsteris ir tavs AKA. Bļa, par tevi te nav lielāks tinārs, takais bandīts. Saka, ka ir nereāli ielās zināms. Ja godīgi, bļa, es pat ticu šim, jo tas ir tikai tāpēc, ka skrīveros visi visu zin. Ar visu to, ka esi smagāks, tu nepaņems man uz masu, jo nav nevien, kas fano tu par to, ko tu rakst. Bet nē, tu tiešām esi apbrīnojams, jo kā var būt tāds cirvis un tāpatās nespēt iepist asi, bļa, pans. LM busy! Tāpēc es teicu, šis ir galvenais BPM battles. Iedomāks vēl troksnē abiem! LKI Dībo, aiz tevis ir 2. rauns, let's go, Melošeik, aiziet, aiziet, aiziet! Yeah! Yeah! Ah! Mazais puika, liela mute, bet pa dzīvi bailēs. Runās skaļi, jo neviens tev to nav aizvērs. Tu betlos nekad nebūsi pat dzeņa kopija, jo YouTube nav legit neviena betla, bļeģ, bez offbeat. Kā viņš vispār iedomās, bet ļauties pasakot, kā viņš atskatā līdzi pasakot, ļoti gribētu tev projām ieteikt skriet, bet tu dabū uzslavas par to, ka pieteicies. Bļa, visiem stāsta, ka viņš vienīgais šeit rīmēt prot. Viņš atnāks batlu papisīs, tad ārā freestylos. Bļa, stāsta Rūdim, ka viņš viņa kuci grupā izvaros. Sencis stāvēs tevis lepojās un smaidu izstaro. Jā, es saprotu, varbūt nostrādāja bara instinkts, bet battles pret Rūdi tev izskatījās paralimpisks. Domā, būsi mainstream un vārds aizies tautā. Lambo tevi klausīties nekad nav bijis baudām. Pēc batliem frizierītis varēs kolēbot ar Laurlāci, bļa. Bet ir daudz tādu, pret mani jūties tā kā zilais, jo tev gals klāt. Atkorķēsim balzām, nedos tev te bals kāds. Mani teksti gaļa, tavi paliek tikai kals nāk. Lambo pākas sausā, ķips smagākie bāri, bet esi niecīgs draugs, ķip brauc reperiem pāri. Bet tev tiesība nav, no tavām svetīdi vārdenēm man paties vīs tavs. Tu par manu dzīvi runāt neesi tiesīgs mauk. Uzreiz bez liekām pauzēm, Lambert, tev ir jāatbild. Iedomāks vēl troksnī! Aiziet, Melošeik! Šitas pants, Goču teikt, ka tā bija atstarpe. Bet jau, čeko, klausies.
Jūs man sakat, ka es atdarinu dzeni. Moš tad sākat just, ka Dībo atdarina, bļa, darījus. Prasīsiet, ko ar to domāju. Man ir jums stāsts, jo izrādās, ka šitas dinārs arī pizģī pārts. Rasnais izskaties pēc cūks, kas ir uz pudeles limpo. No PLP košer, no pizģī rimprecī par Kimbo. Un vēl ir līnijas pret Daņiku to wordplay par LV, bet tu bļa brutāli nopizģī no Īvī, lai schēma nav pārāk ilga. Pieliks punktu ar to, ka tu pat Niku nopizģī no films. Es sakā ir sorry not sorry, un tie, kas grib konkrētu pierādījumu, prosta pačekojiet manu Instagram story. Tu esi īsts loks, tik neklausāms, ka tevi nekačāt pat streambots. Domā, esi ciets, jo skrīveros zin piecstāvinēm kods, kad man bija 15, es batloju, bet tu salāga filmēji vlogs. Jā, man nebija toreiz slims raps, bet kad es batloju ar serp, Tuldonam rakstīja distraks. To, ka esi žoskais ilčoks, soli visiem, bet tu mīs pat no guļošajiem policistiem. Buhalts stadijai, ka nemāk aiziet bots, tev rīns pilns tukšumiem. Salāp tās, bļa, nevis pohs 5 gadi rapā, un tu repo vienmēr vīk, jo tu nestāvi uz bazarā, un es to varu pierādīt. Tu esi lēts pāķis, pieteikumā teici, ka neļaus pretiniekam raudāt beigt, bet es pat neesmu sācis. Es tev plāns izjaukt nāk, kā tu vari runāt par hūdu. Skrīvers ar taksi var pa pita kubļa izbraukāt. Nē, skrīveros tak takšu nemaz nav. Pagā, lai gan nedaudz bazars nav korekts mans, jo skrīveros ir takšas Dībo, kurš domā, ka ir Dobermans. Pieduries. LKI Dībo, pēdējais rauns šajā batlā ir no maksimāli trokstī! Melošēka aiziet! Ej! Jā! Pirmo reizi redz tādu kriminālu, kurš iebiedē tik minimāli, tik daudz vārdienes. Tāpat klibo džeks ar lirikām, bļa, info Lambo ievāc ātri šeit par citu ģimenēm, bet runa ir par mani. Tā nav vieta, kur tev šiverēt, bļa, pusī. Es daru sevi, dīsen griež kā karuseli, stāvu zemi viens, tu vienmēr ielien kādam padusē. Lambis batlā iedos strāvu kā to štepseļi, prot, es sīko sapakoju uz Liepāju, to sūtu ar voltu. Tagad reperi mokas, es sūtu bezceri prom. Lambo ielu dzīve mīklaina kā beķera zots. Skaties, kā es kustos. Reperis, frizieris, tātad puslodze. Rindastabas puskroplas, uzdevums ir uzdots. Tevi šodien darīt mēmu, ielās kiropraktiķis, viņš ielās fiks, paroj pēdu. Ieradies ir batlers, lientu visiem dirsā, tāpēc izskaties kā crackheads, bļa, nepiemīni sudrabu, tu sirdī apskaut Pac-Man. Nees bijis aktuāls, jo nodirs cits repers. Jā, mans reps ir faktuāls un nečīksti kā vecene, tie pančinā kā veseris un balva tev iet secen. Močī melno repu nodirš saldo saļais krekeris. Jā, es batlā moku šito pimpi tā kā breketis. Patīk spēlēties ar vārdiem, nevis runāt šeit par muterēm. No pusījiem es pārtieku, battle repas suteners. Pats savus flows nevelk domā, betlos kontents bija, tāpēc esi bezjēdzīgs un pazūdī kā konvencija. Negaidījāt neko politisku, vai apturēsim vardarbību mācot policistus. Rūdis zobus varēs lasīt, vec, nu gan tev ir leksika. Gribat konvenciju saglabāt, lai Lambertu nesit, bļaļ. Mēle mezglā šodien nedzer dēls, Lamberts dabūs kaus, tad, kad viesulim būs repertēks, bļa. Mani teksti nekad nemirs tā kā bārbele. Dēls mans tavā vārdā saukts, lai zini, kurš ir fāteris, suka! Ir no maksimāli troksta Lamberta pēdējais rauns! Ko tu tur dirzi? Tev nav nauda, lai aizsūti uz Liepāju voltu. Melošēka aiziet! 5-0 manā labā, tas, ko tiesneši darīs. Diez ātrāk Dībo izmetīs dziesmu vai paliks tievs. Huizin, bļā, tā ir gliemežu sacīkst. Tu neesi kings, tu neesi battle rapa Lebrons. Tavs battles ar Daņiku vismazāk skatītākais ir no pagājušās sezonas. Varu paskaidrot, ja tu par to pats pat brīnies. Nevienu nepis uztikt izliem bandiem atskatīties. Tu prosts pļaurīns, kas trāpa nevietā. Es atnācu tev pārtaisīt 3-7-1 par tēva nevienām. Tavs īvils nevar neko izdomāt, kā tikai lietu tādu, ka piekdienā vajag iebhāt. Un diez vai tavi fani te ar prieku nāk, jo skatoties kā fano. Tie, kas ir aiz tevis, šķiet, ka viņi arī saprot, ka tev nespīd pat saifers. Labi, ja godīgi, tu labāk rakstīt par mani pat māki miegā. Nu es ar to domāju sapņos, realitātē tu sūdīgi saliec rindās vārdus pat vārda dienā, jā. Šodien Andrejam ir svētki un esam ciemos pie viņa. Andrejostā, bet kaut kas te
tomēr ir savāds. Jo kā šī var būt Andrejosta, tam bombzim pat nepiedar garāža salāts, kas blato tā, it kā var armiju izrabīt, bet backstage'ā no stresa previņš saltiņu izkurīja. Mana repa balss ir dabīga, bet tu esi tik neīsts, ka intervijā sūdzies, ka tev prasa spēku savu radīt. Un ķipa tāpēc enerģijas trūkst, kad repo pansau. Nē, tas tāpēc, ka tev repo prosta lēms nav. Kurš vispār izdomāja, bļa, sezonā ņemt viņu? Tu top ringā būs tikai, ja aiziesi uz treniņu, bļa. Pacel batlu ar rindām, kuras esi sazars ceri. Bļa, es brīnos, kā par ko tādu reps nav pametis tevi. Tekstos lēts saturs, jo, ja tavus lainus naudā mēra, tava kredītlīnija vienīgā ir kaut kā vērta. Huizin, kam būtu jānotiek, lai tu tālāk par mani uz šī korta tikt, jo tev nevar saukt par reperu, bet drīzāk celtnieka prototīpu. Labi, pisto fast flow, back to basic. Pasak paldies grupu etap formātam, jo tikai tāpēc tu šodien vēl neizkrist. Tu esi, bļa, bombs, bļa, un no šodienas tev viss var oficiāli dēvēt tā. Šajā batlā ir tikai 2 vietas, bet tu pats ļoti labi zini, ka tev pienāks pēdējā salāga. Liepāji, bļaļ! Ok. Ejam pie žūrijas. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, iedodam maksimāli troksnī. Viņam tikko iznāca albums Plejādes. Tas ir Denis! Pirmie 2, es atdodu uzreiz, teikšu tā, balss tev. Vēroju atkal, skatījos tevi, skatījos publiku, mēģināju pats arī rezonēt ar to, ko tu saki. Man liekas, šodien no šī vakara tev bija visvairāk panči. Panči, kas norezonēja arī ar publiku. Tev 3. rauns, tu izpisi viņu 3. raundā. Būtu vēl 1 raundu pieķers klāt, rezultāts būtu mainīgs. Jā, mana balss aiziet pa labi. Lamberts 1-0. Dodamies tālāk. Iedodam troksni Henijam no Mūdā. Ej, jau, re, kur viņš ir. Ok, labi, nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis. Mīlu viņu ļoti. Tas ir Odiņš, iedodam troksni Odam. Yes, paldies. Chill battles, forši. Es iešu pa raundiem, man liekas, tā būs vieglāk. Jā, man likās, tu šodien bija underwhelming. Man likās, tev bija ļoti virspusējs rinds. Un plus, viņš jau pirmajā raundā pateica, ka viņš sen jau vairs nav frizieris un pustavu bāru uzreiz izgāja pa logu ārā, tāpēc, ka tev ļoti daudz bija pa frizieriem. Jā, Dībo un Reps ir kā Ans un Bīnijs. Ansim šodien pižiks, diemžēl, ir galvā savu. Bet, es saprotu, ko tu domāji. Ja? Labi nobeidzi, ja nestāv par neko, jebkas tev var likt nokrist. Tava attieksme man vienmēr ir patikusi ļoti, ļoti zaibis, tas ir hard. Bet Lamberts ienāca pizģēts. Kad man bija 15, es batloju, tu sipāji pivīt. Nē, es pirmais Andrejs, ko izlaiku, šaudauts Andrē. Es pat nosaucu bērnu manā vārdā, tas bija hard, tas bija viss cool, bet tu beigās atsiti to, so es kaina anulēju to bišķiņu. Bet, viss tā skēma par to, ka, lai dēls ir labāks un, hard, crazy. Tu izcidāji Dībo rakstīt prasmes, teici, ka viņam tur katra 4. rinda ir salīdzinājums un, kinda tā ir. Wannabe gangsters ir tavs AKA, skrīveros visus zina. Hard, 1. rauns Lambertam. 2. raundā, tu kaut kā man pazaudēji, tev ir laba enerģija, bet viss, ko es principā atzīmēju no tavu pantu, ir, ka tu pateici, ka dabū uzslavas par to, ka pieteicies un papisīs un ārā freestylos, jo es esmu redzējis, kā Lamberts to dara, ka viņš papiš un iet ārā freestylot. Tā kā chill. Par tām 2. pantā, par tām pizdītajām rindām ir hard, jo es pat pāris zināju, uz kurām tu atsaucies. Tevi nekačāt pat streambots, kad es rapoju ar Serpi, tu rakstīji distraks Uldonam, es nezināju, hard. Mīs pat no guļošajiem policistiem. Skrīvers var izbraukāt pa Pitaku, nevar, tur nav taksā, ir gan, ir Dībo, un kas tur Dalmācijas, kas tur hard. 3. pantā, man liekas, tu atnāci mega labi atpakaļ ar to dēlu prikolu. Kas tur bija kaut kas, kad tev iznāks viesuļam reperteks, kur ir. Tad, moku šito pimpi tā kā breketes arī diezgan hard. Tev no 3. panta arī bija daudz, bet es 3. īsti pat vairs nepierakstīju, tāpēc, ka šis ir tas Lamberts, ko man liekas cilvēki ritīgi ilgi grib dzirdēt, un šis ir... Beidzot, man liekas, tu esi ieradies, un es ceru, ka tagad es tev nesaslavēšu tikai, lai tu nosūkātu nākamajā etapā. 3. pantā tu stilu kaut kādos brīžos skrēji pakaļ bītam, kas ir fine, bet
Tas nebija tik manāms. Cepuri nost reāli, man liekas, ka Lamberts vienos vārtos bija hard, bet Lamberts nostrādāja pizdzēts krūti. Paldies! Ok, 2-0. Mēs dodamies tālāk. Jā, 2-0. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis. Kreisais krasts, kā ierodam troksnī! Ei, čau visiem! Vēlreiz, principā atkal lots. Man patīk īstenībā, es nezinu, jūs esat ievērojuši, man pa lielam ar rodu bieži viens sakrīt viedoklis, jo es pa lielam esmu visu pierakstījis, ko viņš. Tev ir krūtākais comebacks. Man liekas, pirms tam krūtākais bija par to Keponu, Leksiņam, ja? Vai kaut kas tāds. Tev ir krūtākais comebacks, bet tas pats tiklīdz viņš paredzēja, kad pieminēs frizieri, uzreiz tev daļa bāri vienkārši bija tāda, tas nedara. Un, jā, vecīt, tev bija krūti pāņš. Es redzēju gan kā žūrī, gan kā vispārējie, ka tu tā kā nesagatavots visu, tā kā nosit mūs no kātiem. Tas bija reāli krūti un par to garāžu vārdienas, visu salāp sev, nevis pokst. Un šeit stāvots, visi baidās no Dībo, bet es ievēroju, ka tu lielāks pa viņu pateici. Tā kā tas man likās tā dīvaini. Bet, jā, tev ir krūtākais comebacks. Tu 3. raundā, kā minēji, kaut ko sačakarējies, bet pat, ja es nebūtu pirms tam redzējis kaut kāds battles vai ko tu man šodien likies galvas tiesa pārāks, tieši no tā pen game un viss pārējā. Un viņš tev krūtākais comebacks par paredzamo frāzi par to bērnu nosaukšanu, bet viņš paredzēja vairākas lietas par to pašu frizieru un cits, tā kā es atdodu balsu Lambo. Tā kā apsveicu cits. 3-0, mēs zinām uzvarētāji, bet ļausim jau pateikt tētim vārdu. Ir maksimāli troksnis sudrabu sirds, jo! Yeah, man, es piekrītu visam, ko Ots teica. Piekritīsiet, mums ar viņu tāda diezgan līdzīga analīze ir, Tāpēc es nepierakstu, jo viņš visu izdarīs. Un es tikai piekritīšu Odam, bet, viena, ko es gribu pateikt repakiem, jaunie repaki, atkal viens no tādiem maziem faktoriņiem, kas man krīt uz nervu, kad jūs močiet un jūs sākat šitos hujāts ar balstu. Tas izklausās fucking lame. Mums jāpārstāj tās augšiņas, jā. Turat hard, attieksme. Tu nevari iedomāties, es eju, kad es ar Dīju sīdos, es aizgāju ar viņu dirsties, un šitā tu nevari jau mani, dirsties. Man neviens neuztver nopietni. Other than that, Lamberts ir OGs jau šajā spēlē, es uzskatu, viņš ir jauns, bet viņš ir OGs, viņam ir ļoti lēna, bet spēcīga padeve, lieliski visu saprast, ko viņš saka, viņam ir bāri, un tas, ka viņam bārs uz bāru, kad pāriet, viņš tur to visu, to padēto informācijas plūsmu, nepāraujās, visi smuki izdarīts Dībo. Dībo ir hard čals. Šārauts Dībo par to, ka nometa svaru. Es esmu nākamais. Bet anyway, abi divi čādi, Dībo arī malačāga vecīt, tu esi audzis, es redzu, kā tu esi audzis. Šārauts abiem diviem čaļiem, bet šoreiz Lamberts, bet es ceru, es redzēšu jūs vēl turpmāk, abus divus razi bijot šito viss priekšā čaļi. 4-0. No manas puses es gribu jums arī pateikt, zināt, reti, kad es kaut ko pasaku, kad ir žūrī, bet pirmkārt, turpini repot, kā tu repo. Reikur, tas ir tā tava forma, tas ir tas, kas ir. Bet jūs abi divi priekš manis esat šīs sezonas BPM favorīti. Es ceru, ka jūs tiksieties pēc tam finālā un vēlreiz revanšā un vispārējais. Balss no tiešraides. 84% pret 16%. Nē, sadiršu. Tas bija iepriekšējais. Pak, stop. 73% pret 27%. Lambim aiziet arī 5. balss. Lambert, izvēlējies, varbūt tu arī dabūs 2 sotaks. Tūlītās. 2 sotaki no Laimsa. Izvilks? Davai, Denis izvilks Lamberta vietā. Vai ir veiksmīgā roka? Davai paskatāmies reiz. Ir trokšs šim batlam, jo! Un tie ir 200 eiro Lambertam! Otrie 200 eiro aiziet. Šodien uz kazīti.
Šodien uz laimes jādodas. Ņihuja integrācija sanāca, vai ne? Ok, iedod vēlreiz trokšķi šiem batlam, ejo! Paldies, ka skatījies un ka bija ar mums. Seko mums līdzi visur, kur var. Un nāc uz pasākumiem. Šeit ir fantastiski. Let's go! Prr!